Labdien! Šodien mēs parunāsim par to, kā var rēķināt daļveida vienādojumus, kuros mums labajā pusē ir tieši nulles, nevis kaut kāda izteiksme. Pirmkārt, ko mums jāzina tad, kad mums ir daļveida vienādojums, ir tas, ka no sākuma mums vajag atrast definīcijas apgabalu. Tātad mums vajag atrast tās x vērtības, ar kurām spēkā ir vienādojums vai arī risinājums. Vienā vārdā vispār eksistē jēga. Tātad, es rakstu DA, tad tas nozīmē, ka definīcijas apgabals, un rakstu, ka saucējs nav vienāds ar nulli. Tas ir likums, ka dalīt ar nulli mēs nevaram, daļsvītra mums ir dalīšana, un sanāk, ka saucējs mums nevar būt nulli. Tātad es rakstu, ka x mīnus 31,1 nav vienāds ar nulli. Un tagad man vajag izrēķināt vienādojumu un pateikt, kādas x vērtības mums būs, mums eksistēs. Var tā teikt, ka x nav vienāds ar 31 veselu un 1 desmitdaļu. Un tad es pateikšu, ka x pieder no mīnus bezgalības līdz 31,1 un no 31 veselu un 1 desmitdaļas līdz plus bezgalībai. Tā. Mēs atradām definīcijas apgabalu, tātad tagad varam rēķināt. Pēc tam es izstāstīšu, kāpēc mums tieši vajadzēja no sākuma meklēt definīcijas apgabalu. Tagad es zinu, ka mums daļa var būt tikai tad, ja skaitītais ir vienāds ar nulli. Tātad, es saku, ka 20 plus x ir vienāds ar nulli. Tā, meklēju x-u, tad rēķinu vienādojumu, lineāru vienādojumu, un man sanāk, ka x ir vienāds ar mīnus 20. Un tagad stājas spēkā definīcijas apgabals. Tad mēs ņemam definīcijas apgabalu un pārbaudam, vai mūsu sakne pieder tai vērtībai, ar kuru eksistē daļas jēga. Tātad es dabūju mīnus 20, un mīnus 20 iederas šajā intervālā. Tātad, mīnus 20 mums ir rekur kaut kur, piemēram, šeit no mīnus bezgalības līdz 31 veselam un 1 desmitdaļai. Tātad šī sakne mums der, tad tas ir mūsu atbilde. X ir vienāds ar mīnus 20. Protams, es rakstīšu arī atbilde, saīsināšu atbilde, un x vienāds ar mīnus 20. Tā. Ja, piemēram, mums ir šāda daļa un šāds vienādojums, es atkal redzu, ka daļa ir vienāda ar nulli tikai tad, ja skaitītais ir vienāds ar nulli. Saucējs ar nulli būt vispār nevar. Tāpēc es rakstu definīcijas apgabals un dabūju, ka saucējs x kvadrātā mīnus 64 nav vienāds ar nulli. Tā, ko es redzu? Es redzu kvadrātu vienādojumu, kur vietā, tur vienādības vietā, tur nav vienāds. Tāpēc es rēķinu it kā vienādojumu, bet vienādības vietā rakstu nav vienāds. Tad x kvadrātā nav vienāds ar 64, un es dabūju divas saknes. Tātad, pirmā, otrā sakne, tad x1, 2 nav vienāds ar plus mīnus 8. Es izvilku kvadrātu sakni. Tā, varbūt, lai jums būtu vieglāk saprast, tad es zīmēju skaitļu asi un atlieku vērtības. Tad mīnus 8 un 8. Un man der visi skaitļi, izņemot šo 8 un mīnus 8. Tātad x pieder no mīnus bezgalības līdz mīnus 8, no mīnus 8 līdz plus 8 un no 8 līdz plus
bezgalībai. Tālāk jēga ir viena tā pati, tad atkal skaitītāju pielīdzinam nullei, dabujam saknes un pārbaudam. Tātad reizinājums x mīnus 30 reiz x plus 8 ir vienāds ar 0. Tad es dabūšu divas saknes. Tā, es zinu, ka reizināšana vienāda ar 0 tikai tad, ja kāds no reizinātājiem ir vienāds ar 0. Tad es iegūšu x mīnus 30 vienāds ar 0 un iegūšu, ka x plus 8 arī ir vienāds ar 0. Tātad x1 man būs 30, bet x2 man būs mīnus 8. Tā, un tagad skatos, pārbaudu 30. Man ir šajā pēdējā intervālā no 8 līdz plus bezgalībai, bet mīnus 8 man nedara. Kāpēc? Jo mīnus 8, kur ir šī vērtība, mīnus 8, kur man ir tas tukšais baltais punktiņš. Tāpēc es saku, ka šī sakne zemāk rakstu neder, un obligāti vajag argumentēt, kāpēc. Neder, jo, var arī tā teikt labāk nevis jo, bet pēc definīcijas apgabala. Tātad mēs pateicām, ka der 30, mīnus 8 neder. Un rakstam atbildi. Atbilde x vienāds ar 30. Tā, aplūkosim pēdējo piemēru, rekur šeit. Mums ir 2 kvadrāti vienādojumi, kvadrātiskās izteiksmes, kuras pēc tam pārtaps mums par kvadrātu vienādojumiem. Tad atkal es saku, ka definīcijas apgabals man x kvadrātā mīnus 2x nav vienāds ar 0. Tā, rēķinu nepilno kvadrātu vienādojumu un iegūšu x un x mīnus 2 nav vienāds ar 0. Es iznesu x-iņu pirms iekriņas. Un atkal tas pats likums, reizināšana ir vienāda ar 0, ja viens no reizinātājiem ir 0. Tātad uzreiz saku, ka x1 man būs 0, un pēc tam saku, ka x mīnus 2 tā nav vienāds. Uzreiz kā vienādojumu rēķinu aizmirst, ko vajag aizvietot vienādību ar nav vienāds. Tā, un tagad rakstu, ka x2 nav vienāds ar 2. Un tagad saprotu, ka man nevar būt 0 un 2, un rakstu, ka x pieder no mīnus bezgalības līdz 0 un no 0 līdz 2, tad mums vajag visus skaidļus paņemt, izņemot 0 un 2. Un no 2 līdz plus bezgalībai. Es neieskaitu nevienu intervālu galapunktu. Tā, tagad rēķinu kvadrātu vienādumu. Tad saku, ka x kvadrātā mīnus 6x plus 8 vienāds ar 0. Un pēc vieta teorēmas es zinu, ka x1 reiz x2 ir vienāds ar 8, x1 plus x2 ir vienāds ar 6. Nu, ko es saku, ka man būs x1, tas būs 4, x2 būs 2, jo 4 reiz 2 ir 8, un 4 plus 2 mums būs 6. Izpildās vieta teorēma. Atkal pārbaudu saknes un redzu, ka divnieks mums neder, tāpēc es teikšu, ka neder pēc definīcijas apgabala. Un tad mana atbilde būs x vienāds ar 4. Tā, paldies par uzmanību, visu labu!